Dargie uzņēmēji, vēlos, lai jūs saprastu, ka jebkurās attiecībās, arī biznesā, strīds ir normāla parādība. Galvenais ir to risināt. Ja tas neizdodas pašu spēkiem, tad jums ir jāvēršas tiesā. Šķirētiesā lietas iesniegšana un pats tiesvedības process ir vienkārši, un pats galvenais nesāpīgs. Šodien par to mazliet pastāstīšu, taču sīkāku informāciju varēsiet izlasīt zem video. Tātad, Pirmais ir līgums, vienošanās vai pavadzīme, kuras rezultātā ir radies strīds. Pats galvenais, lai tajā ir iekļaut Rīgas šķirētiesas atrunu. Gadījumā, ja tā nav, droši varat sūtīt savu līgumu, vienošanos vai pavadzīmi mums uz e-pasta info@kort.lv, un jums tiks veikta bezmaksas tā korekcija. Otrais. Prasības pieteikumu sagatavošana. Jūs varat izmantot mūsu mājaslapā atrodamos prasības pieteikumu šablonus, kā arī sagatavot to pats. Trešais. Pievienojamie dokumenti. Līgums. Pavadzīmes ir tādas ir, vai rēķini. Ja gadījumā ir vēl papildus kāda sarakste vai arī citi pievienojamie dokumenti, juridiskie izdevumi, ja tādi ir, rēķins plus apmaksas uzdevumi. Svarīga lieta, ja jūsu atbildētājs, otra puse, partneris ir fiziska persona, tad noteikti ir jāpievieno arī izziņa par personas deklarēto adresi, kā arī ceturtais. Jāapmaksā tiesvedības izmaksas. Tiesvedības izmaksas jūs varat aprēķināt paši, patstāvīgi, mūsu mājaslapā, izmantojot kalkulātoru vai arī pieprasot avans rēķinu kancelējā. Kā jūs varat iesniegt? Iesniegt jūs varat mums ierodoties šeit uz vietas kancelējā, vai pa pastu, vai arī sūtot elektroniski uz mūsu e-pastu kancelēja@kort.lv, parakstot ar elektronisko parakstu. Tiklīdz dokumenti tiek saņemti, arī jūs tiekat informēts. Viss ir kārtībā, lieta ir pieņemta un virzīta procesā. Ja jums rodas kādi jautājumi vai ir nepieciešama konsultācija, droši rakstiet mums uz e-pastiņu info@kort.lv vai zvaniet pa tālruni 673 6500. Gaidīsim!